Paldies, Jāni, par otro reizi. Iespējams, tā ir arī tā reize, kāpēc man veģetīvā distonija sākās. Bet veģetīvās distonijas stāsts droši vien ir tāds galvenais stāsts par to, kad jācīnās ar tām bailēm, ar kurām tu esi saskāries. Tāpēc es esmu uz šīs skatuves. Ja es te paģības, viss kārtībā, tad turpināsim. Tātad šodienas mans stāsts ir, kā es norāvos pa purnu pats no sevis. Izklausās dramatiski, tādam ievadiņam, ko es gribēju pastāstīt. Šī nebūs nekāda žēlošanās. Es vēl joprojām esmu tas pats Toms, vēl joprojām māku pajokoties. Varbūt biju bišķiņ depresīvāks kādu brītiņu, bet es esmu atkal apakaļ, es tā ceru. Dabūju gan fizisku, gan garīgu traumu, loģiski. Par to es pastāstīšu vēlāk. Kad man ķermenis vienkārši norāva rokas bremzi un teica, nomierinies, nedzīsim zirgus, apstājies, ieelpo un padomāsim, kā mēs varam šo te visu labot. Un šīs te ikdienas maskas, kas man bija pirms šajā pirmajā reizē un viss tas, kas ir otrajā reizē. Es daudz runāšu par maskām, bet tās maskas ir kāds ideoloģisks stāsts, vai ne? Bet kopumā jau tās maskas mums katram ikdienā ir kaut kādas. Kāda man bija tā darba maska? Tā svarīgākā darba maska bija vienmēr pieejams, jebkad varēja sazināties ar mani, ir kāds jauns projekts, ir kaut kāda jauna izaicinājuma, kurš varētu darīt. Vai tas ir maziņš darbiņš, vai tas ir lielāks darbiņš. Es saku, jā, aiziet, esmu pieejams, vienmēr tā ambīcija tāda liela, domāšana liela, vajag kaut ko sasniegt, redzu kādus citus kolēģus, ir kaut kādas labākas lietas, man arī vajadzētu labākas lietas. Un šis te FOMO efekts, ko es esmu arī atzīmējis, fearing of missing out, tas bija tāds pilnīgi mana tā darba maska. Un tajā brīdī, kad es biju šajā te darba maskā ar to savu lielo ambīciju par kaut kādu ideālo dzīvi, par ideālo Tomu, tad es arī strādāju paralēli tetā, respektīvi es strādāju tetā un paralēli draugiem grupā. Bija arī kaut kādi savi projekti, kas bija kaut kādi privātie biznesi, kur es vienkārši vervēju tehnikuma programmētājus uz visādām haltūrām, bet arī projekti. Un visu laiku galvā griezās šis te procesors, kas būtu jāizdara, kā varētu ātrāk izdarīt un visu pārējo. Man tāda dzīves maska, kas, protams, kaut kas ir saglabājies, kaut kas ir bišķiņ mainījies, tādā izpratnes ziņā, kad vienmēr, protams, mēģina būt harizmātisks, tāds ar cilvēkiem kopīgs, runātīgs, un to runāšanu un to muti nevar, protams, aiztaisīt arī visa veģetīvā distonija un stress un tam līdzīgi, bet pie tā mēs nonāksim. Cilvēks, es esmu atzīmējis cilvēks, kas paceļ jomu, tā es gribētu teikt, neesmu iedomīgs, vai lielīgs, bet tā runā, un tāds es arī biju, un es arī pēc tam es cenšos tāds būt. Bet iekšēji īstenībā visu laiku bija spriedze, bija kaut kāds perfekcionisms, kaut kāds spiediens, kaut kāda neapmierinātība, tā kā pašam tā sajūta iekšēji, kad vai tu esi īsti patiesi laimīgs, varbūt nē. Un vienmēr tas par maz efekts, tas arī triggeroja diezgan pamatīgi. Mans tāds signāls, viņš ir atzīmēts man kā signāls, bet īstenībā tas bija tā lielā rokas bremze vai tā roķene pirms 2 gadiem, 3 gadi. Pirmais signāls bija, kas nav atzīmēts šeit, pēkšņi tā kā nazi sākās man paģiras. Kāpēc, nezinu. Vienkārši sākās paģiras, sapratu, kaut kas nav kārtībā. Ok, labi. Turpinām strādāt. Visi kārtībā, es visu kontrolēju, maska. Bet realitātē, tāda trauksme, baigi maz gulēja, relatīvi 4-5 stundas, tas bija tāda norma, un es pieceļos. Tagad jau mēs visi gudri zinām kortizona līmenis ceļās augšā, tad uzreiz tu esi nomodā, visi kārtībā, tu varētu visādus kalnus gāzt, bet īstenībā tu esi noguris. Un tā tu to dienu pavadi. Un šo es diezgan ilgus gadus ignorējis biju un pats pie sevis teicu, atpūtīšos kapos, vājums nav pieļaujams un viss šīs klišīskās frāzes, bet un cerot to, ka es to sev pasaku, es domāju, ka es noignorēšu.
Un kā tad man tas ķermenis apstādināja? Tas bija 33 gadi, kaut kāds rudens. Iepriekšējā vakarā mums bija tāds diezgan pamatīgs tusiņš ar darba kolēģiem, visu pēc kārtas. Un nākamajā rītā es pieceļos, visi skaisti nomazgāju suņus. Viens skaisti bija izvārtījies govs sūdos, un otrs vienkārši tika mazgāts, jo viņam arī jāmazgājās, jo vienam tad otram arī nopūtu lapas, visu izdarīju, un vakarā man bija jābrauc pēc sievas uz lidostu ap 7, ja? Bija jāizbrauc, un es braucu, paņemu kafiju, benzīnu tankā, dzeru kafiju, visi skaisti, un šodien atceros, un īstenībā viņš vēl joprojām, un visu laiku triggerē tas sūdainais tilts līgatnē, dzelzceļa brauc un izskrien dzirkstels cauri, notirpa viss, kas varēja notirpt, lūpas, rokas, nesapratu, sirds stājās. Un tai mašīnai ir tā dashcam saucamā, tā kamera uz iekšu, un es to video paskatījos, protams, viņu vairākas reizes paskatījos, bet es viņu pēc tam izdzēsu, es domāju, nedod Dievs, kaut kur parādīsies tas video. Un es ar lielām acīm paskatos spogulī, atveru logu, un es saku, Dirsātom, ne jau tu tagad nomirsi. Un es rokām trīcot, pieņem lēmumu, vai nu es stājos malā, saucu ātros, vai es braucu uz Siguldas slimnīcu. Liels mirējs, kā jau mirējs, paņem veizu, iegooglē, kur ir slimnīca Siguldā, skatos 11 minūtes, paspēšu, nenomiršu. Tur tā sasodītā vidējā ātruma tas radars neinteresē, dzēnu, logi vaļā, tāds vēsel laiks, aizbraucu līdz tai Siguldas slimnīcai, pieparkojos, cik vien var pieparkoties pie tā pie uzņemšanas nodaļā. Tā Tesla paliek man vaļā, es ieskrienu iekšā uzņemšanas nodaļā, es saku, kundzīt, miršu. Viņa tā. Viņa skatās uz mani, zin kā, Tom, es pasaku savu vārdu, zin kā, Tom, ja tu stāvi, diez vai tu mirsi. Viņa apsēdies, tūlītām nāks tur dakters un tevi izmeklēs. Es viņai saku, zin kā, ja es apsēdīšos, jūs man nesīsiet, jo tā kā ģībiens nāca, viss slikti. Labi, viņa saka, labi, nākat mirēji, aizēju uz to palātu, tur pieslēdz visām iespējamiem aparātiem. Spiediens bija, protams, augšā, viss tur tā skaisti parāda, un es viņai ik pa brīdim saku, nāks tūlītām ģībiens. Viņa saka, neģības, viss kārtībā. Un es sēžu tajā palātā, tagad pārdomāju, un atnāk tāda gruntīga dakteri. Varbūt viņa bija sanitāra, varbūt dakteri, bet viņa daudz ko man izstāstīja. Un tā atnāk, un viņa saka, jūs zināt, kas ir veģetīvā distonija? Es saku, dzirdējis esmu, nezinu. Apsveicu, jums ir veģetīvā distonija. Es saku, paldies, kas tālāk? Brauc mājās. Es saku, kaut kādu zāli vismaz iedodiet man. Labi, viņa aizgāja uz kaut kādu pieliekamie, varbūt tas bija viņas privātais pieliekamais, iedeva kaut kādu nervu strongu, kaut kādu sīrupiņu. Es izdzēru viņu, palika labāk, sēžu tajā, man izdzina ārā vairs no tās uzņemšanas nodaļas, sēžu pie tām slimnīcas durvīm, asaras bira, jo es nesaprotu, kas notiek. Es domāju, labi, kā es tagad aizbraukšu mājās, tā sieva vēl tur gaida tajā lidostā. Labi, es tur paralēli izdomāju, kā dabūt to sievu uz cēsīm. Aizbraucu uz cēsīm, sēžu mājās un saprotu, kas tad tagad man būs? Tagad šitā būs mana ikdiena, kā es līgatnēji tuvojos, tā man uzreiz sākās kaut kāda mirtants efekts. Protams, ka es sāku daudz domāt par to, daudz lasīt, daudz podkāstus klausīties. Protams, Instagram algoritms strādāja par mani, par labu. Visas anxiety un panic attack, visi video nāca man virsū un kā ar to cīnīties. Protams, es to izdomāju, ka man tas jālabo tagad, uzreiz un ātri. Un tas iespējams bija tāds diezgan mērķtiecīgs arī darbs, protams, ar sevi, jo es negribēju to, lai tas turpinātos. Jo tagad es varu atskatīties, likās, tā jau rēcīgi vispār. Bet īstenībā bija diezgan tāda sūdīga, viegli sūdīga situācija, kad visu laiku tu esi tādā, ne šis, ne tas, tad visu laiku nāk panikas lēkmes, un esi nomākts, tev labāk sēdēt zem plediņa, ja? Paslēpties zem plediņa, tu negribi iziet no mājas un skatīties televizoru, un tā kā viss tev ir tā kā bišķi izplūdis, un tikai visu laiku tā kā tāds trīcošs krāns zem tā plēda sēdi un gaida kaut kādu mirstamo dienu. Un tad man tas lēmums bija par to labot visu un labot ātri.
ceļš pie visiem pasaules ārstiem. Tā kā anti-agingā mēs tur bijām sākuši ar draugiem iet uz anti-agingu. Bija tik daudz tās vizītes, kad es kā piebraucu pie anti-aginga, man jau bomīts pacēlās augšā, jau atpazīnu to mašīnu. No galvas skenēšanas, zarnu skenēšanas, kāju, asinsotru skenēšanas, visu pēc kārtas pārbaudīju, un visur viņi, svoloči ārsti, saka, nē, tu esi vesels. Un tad es saprotu, sūdīgākais, kas var būt, kad tev ir galvā problēmas. To baigi viegli nevar ārstēt. Ne? Tur, grūti jau ir tikai tiem, kas ir apkārt. Apzināties tās savas vērtības, sāku, kas tad man ir tas lielais triggers, kas man rada to trauksmi. Un īstenībā diezgan ilgu periodu, apmēram gadu, no tā pirmās panikas lēkmes līdz tam momentam, kad es sāku saprast, vispār, kas ar mani notiek. Principā gads bija tas, kad es vispār apzinājos, kurš vai kas vai kāpēc man taisās tās panikas lēkmes vai šīs te trauksmes. Jo liekas, visi kārtībā, māja ir, viss ir. Valters stāstīja par savām muižām, good luck vienkārši uztais māju. Es domāju, ka es tev varēšu pārsūtīt šo prezentāciju vēlāk. Un tad viss vispār beidzās. Ja? Viss, nekādas maskas nestrādā, viss ir izbeidzies. Un, tad sākās darbs ar sevi. Tā mana domāšana pēc, tās idejiskās maskas par kaut kādām, kad esmu vienmēr pieejams vai esmu jautrs, esmu cilvēcīgs. Cilvēcīgi sāku runāt ar visiem saviem draugiem, paziņām, uzticības personām. Es saku, šodien ir sūdīga diena. Netaisam triggeri, nerunājam par kaut kādām konkrētām lietām, jo vienkārši man tas šobrīd besīja un es to negribu arī nemaz dzirdēt. Miers ar sevi, vai ne? Ir tāds skaists vārds, miers ar sevi. Vai es māku šobrīd teikt, kad man ir miers ar sevi? Tā uz pusgājas kaut kādiem 80%. Vienmēr jau kaut kāds nemieriņš ir, un tas ir tāds relatīvi svaigs notikums, kas ir bijis. Bet es mācos bišķi vieglāk uzelpot uz tām lietām, kas man kādreiz triggeroja. Ja trauku mazgājāmā mašīnā sievi salikuši bišķi nepareizi trauks, tā kā bišķi jāelpo. Tā nav viņas vaina, tā ir trauku mazgājamās mašīnas vaina. Un profesionālā vide, tad es jau ieminējos par to vārdiņu nē. Tas nē ir tāds skaļi, bet nevajag lekt un nevajag būt katrai pudelē pa korķi. Katru reizi, kā ir kaut kāds jauns projekts, tas ir jaunības maksimālisms, kas palika. Tagad tu bišķiņ gudrāk domā, tev to tiešām vajag. Viņš tiešām ir tik labs tas projekts. Beigās jau tā saprot, ka īstenībā tikai paņem enerģiju un iespējams tas projekts ir pilnīgs sūds. Darīt visu reizē, vai ne, arī vairāk tie projekti. Arī šobrīd ir vairāki projekti, bet viņus tā smuki sastrukturēt. Es esmu pakonsultējies arī ar Dāvi Siksnānu daudz tajā periodā. Viņam vienmēr ir padomā kāda aplikācija vai kāds uzlabojums, vai ne, kā to visu darīt. Tad viņš arī man ieteica kaut kādas tādas strukturālas lietas, kā varētu plānot to darbu, kas palīdz, un es īstenībā bez reklāmas, bet es viņu arī izmantoju, jo tas pirmkārt man iedod atgādinājumu, otrkārt viņš arī tāds smuki strukturē. Ja man ir kaut kāds darbiņš jāizdara nākamās nedēļas piekdienā, tad viņš man tā smuki uzlec, un es par to nedomāju līdz tam brīdim. Ja? Par deliģēšanu, mēs pārāk maz komandu vai kaut ko deliģētu, tikai tik, cik uzticies cilvēkiem, kas tev ir apkārt. Un nestreso visu laiku, vai tas ir izdarīts. Ieliec to savu atkal atgādinātāju un uzprast, ir tas izdarīts, vai kad būs tas izdarīts. Ja tu uzliec termiņu, tad tas viss pats no sevis sakārtojās. Par nebūšanu pieejamam ļoti labs veids, un tas man arī šobrīd strādāja, ka tu uzliec to do not disturb telefonam, lai tu neesi visu laiku tā kā online. To screen time paskatoties kādreiz, tad liekas šausmi ielēt. Principā visu dienu esmu nodzīvojis telefonā, kad gan tie ir WhatsApp, gan Messengeri, nerunājot par sociāliem tīkliem. Par manu ķermeni, kā dzīve pēc. Mans ķermenis ir mans templis, to, diemžēl, vai par laimi, ir jāsaprot. Un šeit ir kaut kādi vairāk atslēgas punkti, kāpēc tas ir jānovērtē, jo tajā jaunības maksimālismā Valtera gados tas tā kā bišķiņ aizmirstās. Tu vari maukt, un tā arī ir. Tu vari maukt pilnā
pilnā jaudā uz priekšu, un tev nekas tur īsti nestādina. Tur uznāk kaut kādas krīzītes maziņās, bet tie ir tādi puņķīši salīdzinājumā ar tādu pieaugušo dzīvi. Atpūta nav tusiņa vīkendos, kad piekdien sāc, svētdien tu tā kā atej un pirmdien tu jūties atkal darbs svarīgs. Tas nav, tas tev tikai un vienīgi visu laiku iet tā līkni uz leju. Patiesas humors vēl joprojām ir, tas ir pilnīgi lieki, vēl joprojām būšu. Es domāju, ka ar smaidu uz lūpām cerams, ka cerams nenomiršu ar smaidu uz lūpām, tas būtu dīvaini, bet jā, humors paliek. Sports kā tāds ļoti daudz iedeva man. Tā arī viena mans izceltā lieta, kas šajā manā stāstā, manā pieredzē ir bijis. Visi vienmēr saka, daktari, sāc sportot, sāc kaut ko darīt, sāc staigāt, soļu maratoni, šie izaicinājumi, skriešana, trenažieru zāle, pilates, jogas, whatever. Tas tiešām palīdz. Es neticēju tam līdz brīdim, kad es tiešām to darīju. Es no Covid laika sēdēju kā pelmenis divānā un tikai tādu nodomāju par sportu. Un, skatos televizoru, tur kāds sporto, kādam kaut kas nesanāk, un ir tas rīls, kur tā patetika. Vienkārši, ka kādam kaut kas nesanāk. Un es biju viens no tiem, un daudz domāju par to. Sportot jau es sāku, principā jau Covid laikā galvā, bet tā reāli, fiziski es sāku tikai to darīt pagājušā gada decembrī. Un tas tiešām palīdzēja. Un tās pirmās reizes, godīgi sakot, arī sportojot, daudz lasot par šo te veģetīvo vai tām panikas lēkmēm, tur bija brīdinājums, ka, ja tev ir tāda, korķis šauj ārā ik pa brīdim, tad laikam nevajag uzreiz tā sākt ar augstu pulsu, un es domāju, nemācīsiet mani, es pamēģināšu. Un es aizgāju uz treniņu, tur pirmais treniņš, kaut kāds tur stienas jāpietupjās, pulss tur kosmosā, un es tā pie sevis, panikas laiks laikam sākās. Un es tam trenerim saku savējam, viņš zināja to manu stāstu. Es viņam saku, man liekas, ka tā kā nomiršu. Viņš tā, nenomirst, aizēja, pastaigā turp un apakaļ, nāca apakaļ, turpinām strādāt. Un tā arī bija. Un tās pirmās pāris reizes, un es teiktu, tie bija kaut kādi pirmie 2-3 mēneši, kamēr es pieredu pie tā, ka atkal tas sirds ritms augšā, jo to sajūtu, ka tev tā sirds daudzās, un kad jūti, ka tu visās vēnās viņi tur pulsē, tā ir tāda neaprakstāmi un tāda ne. Jā, un rutīna kā tāda, rutīna man arī, tas ir saistās gan ar sportu, gan ar uzturu, gan ar plānošanu. Rutīna nav slikta lieta. Jebkurā rutīna varbūt ir slikta attiecībās kaut kādā brīdī, paliek garlaicīgi, panorāma, vakariņas, panorāma, gulētiešana, šis tas vēl. Un tad, ja tā rutīna sākās tur, tad varbūt tur ir problēmas, bet tādā sevis izzināšanā un sevis strādāšanā tā rutīna ir ļoti laba lieta. Šodiena nav sūdīga diena, kas jāmēģina vienmēr sev atcerēties, kaut vai viņa ir, centies iedomāties kaut ko labu, ka tu neizgāzies uz skatuves, nepaklupi šeit, kad Jānis teica, kad jānāk uz skatuvi no turienes, nevis no turienes. Ļoti daudz nepatikšanas varēja būt. Tā overtinkošana, tā ir tāda arī klasiska lieta veģetīvai. Un runāšana. Vienmēr esmu runājis par to ar saviem kolēģiem. Mums bija, tagad jau aizgāja mans bestīs programmētājs no Ideālaids, bet arī sākām runāt par to, kad es tur stāstu kaut kādas lietas par kaut kādiem nākotnes vīzijām, un es jūtu, nāk virsū kaut kāds, kaut ko sanervizējies vai tam līdzīgi. Es saku, man tur tā kā bišķiņ besis nāk virsū. Es apsēžos, sākam runāt, izrādās, viņam ir tas pats, inženierim ir tas pats, inženierim ir tas pats, un jo tu vairāk runā, un ja tu vari atvērties, tad tas tev arī tā kā bišķiņ iedod to enerģiju laboties vai enerģiju bišķiņ strādāt ar sevi un bišķi tos smadzenītes salikt tajā pareizajā ritmā. Cita domāšana, es teiktu, ka tā cita domāšana manā izpildījumā ir vairāk par to, kad es domāju par sevi. Vairāk domāju par sevi, kā es gribu labi justies, tas ir sports, tas ir uzturs, tas ir vienkārši parunāšanās, un tas nav tā, ka es vienkārši pamstu uz dīvāna, aizēju patusēt, alkohols, jebkas cits, un tad es tā
tādā vāveres ritenī nodzīvoju to savu dzīvi. Ambīcijas nekur nav mainījušās, un galvenais ir tā kā ieelpot un nedzīt zirgus. Nobeigumā man ir tādi izvirzījumi no manas tā stāsta. Katram dzīvē var pienākt šāds, arī tāds šķietami, man pašam likās tāds nemirstīgs, un mani neviens neapturēs. Atnāca, iedeva pats pa purnu sev, dzīvi iedeva pa purnu sev, un man tēvs kādreiz stāstīja, ka ne jau es tevi izaudzināšu, dzīvi tevi izaudzinās, un tad es tā dabūju beidzot saprast, ko tas teiciens nozīmē, jo visu laiku viņa ignorēja bišķiņu. Neciet klusumā, tas pilnīgi nekad neko nerisinās, jo tas klusums, kurā tu dzīvo, smadzenītēs, tie suņi murgi, tad tie ir vienkārši apēdoši. Saki skaļi savu domu, kuram tu vari uzticēties, sievas, bērni, vīri, draugi un vispārējie stāst to, jo tas overthinks un tās smadzenes, ko tev procesē, 98% es teiktu ir pilnīgs bullshits, un 2% ir kaut kāda varbūt daļai taisnība, ko tu esi tur izdomājis. Uzjautāt sev, kas tev besī, tas ir ikdienas jautājums. Ja tev besī kaut kas, dari tā, lai viņš tev vairs nebesīt vai vienkārši atmet. Jo ātrāk atradīs to triggeri, es centos ātri atrast to triggeri, bet, kā jau es teicu, gadu es meklēju šo te triggeri un nevarēju saprast, kas tam man ir. Beigās man bija vairāks lietu kopums, mājas pabeigšanas, finansēšana mājai un vispārējais, un izrādās, kā es to atrisināju, tā arī principā man tā kā iestājās bišķiņ miers. Lielākot, miers. Bet, protams, kaut kādas vairākas lietas, kas vēl savalkās kopā, bet tas jau ir cits stāsts. Par stulbo sportu. Stulbais sports tiešām un viennozīmīgi, ja nāk virsū melnie, ejiet staigāties. Ja ir tāda diena, kad viss besī, paguli un ej staigāties, skriet, aizej uz treniņu. Pavisam noteikti no savas pieredzes saku, ka tas strādā. Un galvenais, kad jāatcerās visiem, veiksmīgi neizbēgam, bet optimismam nav pamatojuma. Paldies!